ko tas sveiks 1. martā redz ārā pavasars putneļi klepo, ko tur ir kukaiņš čauda un kas tur vēl pavasars štoļ. O jā, ot, šodien piekdien, kaut sanākus ir brīdien, mauc atkal remontos, taisīšu savu zirgu, ko, braukšu. Ot, tā redz, pagājušo video baigā atsauksmi, nu, paldies jums, paldies, ka jūs tā paskatījāties manu video. Droši vien jau tā tēma tāda interesanta, to norauto vītni, nu, skatīties jau jā, piedzīvot nevienam. Ko tu man šodien tāds plānā? Nu, salikt to aizmuguri, visu to kaņģu saprāt salikt, visu, tā saka, turbīnu un to partikulu filtru, nomainīt saļņiku, mošu sajūgu uzlikšanu, redzēs, kā laiks sanāks. Ot. Īpaši jau, nu, es jau neesmu redzis speciālists, un arī te komentāros bija, nu, pamācoši video. Nu, ja to varu tā saukt, nu, drīzāk jau tādu tā kā ieskats citu pieredzēt, nu, jau tāpat to informāciju kaut kur savāc. Bet tā, nu, forši jau tādu palasīt, neko nesaku. Es jau nestrādāju autoservisā, redz, kādreiz jau ir bijis darīšana tiem autiņiem. Tad jau padomu laikos nolikt tikko tiesības puikas, to ziliņas jauc, nu, līdz rāmim, bet te jau tā kā bišķi cita situācija. Nu, tā kā mans pātris gāja karluhinu remontēt, tā es tagad savu karluhinu remontēju. Tā kā tā, redz, nu, bail skrūvēt, nav skrūvēt. Labi, tā jau skatāmies, kas tur būs. No, redz, bija atkal ieklīdis tajā mājadārzā. Nevar laist man uz veikļiem, tā kā bāba gandrīz. Visu, ko ieraugu, visu jāpēt, redz. Bet, nu, arī tā var būt. Redz, vietā mēs iedomājies, ka varbūt vajag kaut ko piekrāsot rūsa. Tā motora telpā, nu, es jau nevaru tā kā Jurčiks no autospeciem tur afigeni līdz dzelzim visu notīrīt un nodarīties. Kaut kā tā. Redz, un arī droši vien, ka tas auto to nemaksā. Smilšu papīru sotiņas, sapirkt, drāstu birstas, ko papasēties. Tāda tā fīna. Kapeika pie kapeikas. Jā. Un cenas būs tādas pašas kā pie servisa. Ne? Ko? Labi. Redzi, šis ir tas saļņiks, kur es domāju nomainīt, pasūtīju autoveiklu atveda. 17 euriki, jā. Jā, tās redz, viss tur ir tā kā uz vietas. Nu jā, to vajadzēs šodien būs uzlikt. Rakstīts, ka ražots Vācijā, bet, nu, nevar šķiet, ka tā Vācija atrodas kaut kur Ķīnā. Ot, labi. Nu, ot, skrūvs man viss sagatavots. Es jau parasti, ka jauc kaut ko nost, jā, tad es tās skrūvas atstāju tajās vietās, kur viņas bija, jo, nu, katrai skrūvē savs diametrs, savs garums, un katrs savā vietā iedrās, un tāpēc es jau viņas tā arī ieskrūvēju apakaļ un atstāju. Tāda man tā fiška. Ko es gribu sākt? Es gribu sākt ar tām špiļkām, glīvīt to kolektoru. Nu, kaut kā tā es gribētu. Nu, es tā redzu, ka tā vajag darīt. Jā, par to pieredzi, kad mēs tur runājam par tiem padomu laikiem. Toreiz jau redz, tas bija viss vienkārši, un tie kursi jau bija garāki. Un devu, ja tev gāja BC kategorija, tad tev deva gan atslēdznieku, gan tās tiesības tu dabūji. Un arī viss bija, nu, tā kā kopējs jāskaitījās, nu, padomu laiku. Nu, tā, protams, diršana, tas viss ir baigais, kā saka, sviests, viss tā iekārt. Šodien, tad var redzēt, tu kāds var rauties vaigas viedros, un otrs var gulēt uz radiatoriem un dzīvosim līdzīgi. Un, kā saka, tas tā nebūtu pareizi, ja?
tās špirkses es gribu saskrūvēt tam dēļ, ka atsevišķi, kā jau varētu visiem uzgriežiem samaukt, bet tu nevar zināt, cik tu viņus ieskrūvēji tās špirkses. Un šitiem tad zelžiem nokāmējies, to tās rokas pierod pie tā smaguma, un hujak un vītnes nav. Kaut kā tā, jāuzliek tikai tās blīvītes. Kas viņas ir tās kolektoras blīvītes, tā viņas te dzīvo. Nu, var likt virsū kolektoru. Šeit arī nāk 2 skrūvītes, par to nekad nevajag aizmirst. Nu. Tas jau bija šito pusi viss salicis, kad es apkārt to vītni blīvīti. Šito ieskrūvēt. Tas ģenerators traucē. Negribējās visvienkārši skrūvēt nost. Vispirms ir jāpieskrūvē tas kolektors. Jo šeit šī vietiņa ir tāda, nu, debīla, diezgan debīla. Nu, jo tur pēc tam nevar to 14. muciņu uzbāzt. Traucē tā trubiņa. Jau vēl dažas debīlas vietas, bet neko. Tā tad skatāmies, tās muciņas ir starplikas, starp uzgriezni un tās jāliek tagad ir. Pamatu, ka tik nepazaudē redz. Tādas tās muciņas ir tās starplika. Un ar šo te kur viņam tāds kantīts to uz augšu. Un tādi pigori likšu augšā šito redz. Nezinu, tur es nevaru nofilmēt. Tur arī nāk augšā reku nāk špirka. Savu špirku šis nāk zem tādu kronšteinī. Un skrūvīt to papildu. Kaut kā tā. Jāmēģina tur dabūt viņu apakšā. Nu, šitajā vietā, diezgan tāda debīla tā vieta. Jā, viņš tur kaut kā nebūt. Kaut kā nebūt. Tas ir kaut kā paliecījis. Pieskrūvē. Abas 2 uz 12. Klāt ir. Vēl jāsliek tie uzgriežņi tagad. Redz, pirmais uzgrieznis jāpieskrūvē šit. Nu, vispār jāpievalk. Tas vādāk viņam pēc tam var klāt nes. Kas tas pa uzgriezni kaut kāds ļevīs.
gribētos uzlikt to skrūvīti ap šito un pēc tam pievilkt visu to pārējo pasākumu. Tā pakāpeniski iet uz leju. Un kas man te ir, tas būs pats pēdējais, radiatoriņš pats pēdējais. Nu, redzim, mēs atceramies par šito, kur bija to vītnīti, es remontēju. Nu, skaidrs, ka jūs atceraties, jūs skatāties. Nu, bet redzi, viņiem parasti nāk tiltiņš pāri, bet tādas es nedabūju, jā. Neko darīt. Likšu tādu. Redzi, šitā es viņu arī sagatavoju. Ja tu redzi. Uz tādas drātītas pabāst jau un arī skrūvi redzi. Skrūvēja arī virsū redzi. Papīrīt, lai nekrīt nost. Tādu varatoku. Mēģinās trāpīt viņu tagad. Jā, mazais varatoks. Mazais varatoks un perihaļņiks mans. Kas tagad reko? Nu viss šitas ir tad tas moments, ka tā jau ir uzvara. Un tā norautā vītņa tomēr stingra. Tātad vītņu remonts ir izdevies. Viss. Not, mums tagad pēc fenšuja, tagad ir tas kolektors jāpievelk. Jo pēc tam, ja šito pievilks, tam vairs klāt netiks. Un tātad dodam. Sāksim kaut kā no vidus, es teiktu. Šitā pa diagonālēm. Šo. Ko tad tālāk? Tālāk jau mēs varam darboties ar šīm. Šo. Šis lūk ir tas, kas mums tagad jāsaliek. Tas radiatoriņš. Vot. Radiatoriņi ir tā. Pa priekšā slēgta blīvītes. Un skrūvītes. Šitas ir uzķerts, tagad mums tā lielākā blīvīte uz 12 muciņa. Uz 12. 8 krustoņi, kas viņus pirks. Zirgs. Kas te mums vēl? Šitādas skrūvītes divas radiatoriem. Ar to tad viss. Tad vēl no šitās divas.
Tātad palika tikai šīs divas stūlītes. No, pastīsies, te es esmu pievilcis, kolektoru es esmu pievilcis visu. Jā, kas ģeņģeris tomēr noņēmu, to mēs pievilkām. Tas viss pievilkts, tas viss pievilkts. Šis arī pievilkts. Eļas trubiņas. Un egārčaks arī pievilkts. Viss ir čotka, nekas netočī. Pastīsimies vēl, vai tur ir tā blīvīta, nav? Ir, redzās, ir. Nu, nākošais, jāliek ir virsū tas partikulu filtrs. Partikulu filtrs jāliek virsū partikulas, tur visādas partikulas dzīvo. Dzīvo tur tās partikulas, viņas partikulējās. Pēc tam viņu dedzina tās partikulas visas ārā, tās partikulas ar dīzeli dedzina ārā pēc tam. Nopērka degvielas uzpildes stacijā dīzelīti. Un tās partikulas pēc tam paņem un dedzina ārā. Taisni dirsti gribās no tām partikulām. Taisni dirsti, šitas kronšteiniņš priekš tā filtra ar 2 R. Super, puper, ekoloģika. Brauksim ekoloģiski tīri. Tagad jau tajās pārbaudas stacijās pārbauda, bet laikam tas tā laikam būs, tam ir tā 5. cipariņš, kā viņi sauc, ja? Tas laikam ir tas. Kam 5. cipariņš, tiem laikam. Labi, mums nav 5. cipariņš, šis ir tāds, paņemšu lielo vartoku, bet tam jāņķek ar jūtām, ja? Nevajag te. Partikulas nav tik smagas. Tā partikulu filtra, tas tā viss te ir blīvīte, ir. Uzgrieznīši ir. Ar 2 R. Šito tagad visu jāliek klāt. Nē, pieliksim to dzelzīti, kuras noņēmu šito, pēc tam būs grūti klāt tikt, jo tad nāks partikulu filtrs. Tad būs virsū partikulu filtrs. To mēs negribam. Pēc tam aiz viņa līst. Ot. Šitā tā. Kaut kādas turbiņas vadiņas stiprinās. Tam var vajag stiprinājumu. Ejam bez partikulu filtra. Kurš ir? Reku viņš ir. Nāk nakts. Pie debesīm parādās zvaigžņas, tas iet uz kaut kādiem devējiem vārstiņiem, sūdiņiem, bačiņiem. Ančuk. Pareizi šito skrūvīti vajadzēja izskrūvēt, un tad to var skrūvēt tālāk. Ja. Un tagad tik viss notiksies. Tagad tikai būs. Rekā mums trāpīja.
Particle filters. Particle filters, turbiņas uzreiz virsū. Turbiņas uzreiz virsū. Tās vajadzēja uzreiz bija uzmaukt. Tā redzi. Kāds tas particle filters? Pīsķēc. Tur dzīvo iekšā partikulas. Četrpadsmit. Lūdzu. Divpadsmit, lūdzu. Šim aparātam uz 12. Nu kā? Afigeit. Kas mums te neļauj tikt klāt? Ka tā māte trubiņas. Šitā, štoļ. Arī ne tā. Mašīnīt klāt netiekam, vot kā ir. Nāksies ar rociņām, Jančukiņ, ar rociņām. Uzreiz varatoku ņemam. Speciāls varatoks. Tagad otrā pusē nāk stiprinājums partikulu filtram. Otrā pusē. Jāņķeli bijomā. Gadās, ka badās, badās, ka gadās. Vat kā tas viss te notiksies. Nesnāca man parādīt šīs te skrūvas. Nu, bet nu, tur kas tur skrūvas, kā skrūvas, nu, skrūvē. Vot, redzu, man te vēl stiprinājumam paliek viena skrūvīga. Tā dzīvo te te kabukā. Redz atļūt. Jāskrūvē tik iekšā. Kronšteins viņa. Ļoti stingri turās partikulu filtrs. Tāds kožuks vēl viņam laikam temperatūras aizsardzība tā. Viņš jau tur redz deg. Deg. Tur ir karsts partikulu filtrā. Karsts. Beigie karstu. Baigā sistēma, jā. Pēc degvielu braukšanai un dedzināšanai. Tev riepas arī var dedzināt. Te jau var partikulas dedzināt. Pēc riepas nedrīkst dedzināt. Jā, man dedzina. Jo, ņemšu likšu tur ģeņģeri. Nu, nekā tur nav tur īsti skrūvīts, kas tur ģeņģerim ir. Paņemsim tam vienu.
maizi pieliks. Es jau vienreiz viņu biju salicis visu šitā. Un, redz, norāvu to vīņu. Par to vislielākā škroba šī remontā. Bet neko darīt, tā viņš ir dzīvē gadās, ka badās. Paņem stāvī. Džendžers klāt. Vēl tur varētu pielikt to kompresoru, ar siksnu varētu uzlikt. Bet ar siksnu var nesteigties, jāsaliek šitas ir. Jāsaliek šeit. Vadiņš, reku kontaktiņi. Pa šeit pa augšu nāk vadiņš klāt. Tas būs viss tāds zars. Vadu zars aiziet šeit 2 vadiņi. Un aiziet šeit viens vadiņš, aiziet uz turieni. Aiziet uz turieni. Un šeit ir kronšteiniņš stiprinājums. Ot, šitas ir uz kloķenes devēja aiziet, ja? Un šitas ir tas, par kur jau runāja, tas sadals vārsts devējs ģeņģers. Un te šitas saistībā ar partikulu filtru nākotnes tehnoloģiju. No. Tad dājotnieks īpašnieki var apstīties, kur dzīvo tā 5. par sunku. Redz, šeit sūknis. Šeit šitas ir iet uz pečku, šitā trubiņa. Šitas iet uz šitā garlavīna, teikšu garlavīna. Iet uz radiatoriem. Tas siltais gaiss šeit, aiz šī kronšteina šeit paslēpies ir izeja uz ieplūdes vārstu, uz ieplūdes kolektoru. Tur, kur tas, kā viņš sauc, tas EGR vārsts, jā, tur. Šito trubiņu bija aizmirsis uzlikt turbīnē. Jā, var redzēt, skaidrs pagriezt, to jau redzi. Kaut kā tā, redzi, šo es gribu nomainīt. Šo te, kur man tas šitas te ir, redz. Tas bija tāds speķēns un ko es domāju, ka ļoti iespējams, ka viņš laiž, nezinu, iemesli varbūt dažādi. Varbūt viņš ir remontēts iepriekš jau un kas, un uzlikts vecais atpakaļ, kaut kā, varbūt nav izdevies tā forši uzlikt. Jo es tā kā nojaucu, viss te bija eļļains apakšā, otrais es tur līst negribu. Nomainīs viss. Kaut kā tā. Kaut kā gribās dabūt viņu visu. Atradu, redz, tādu strimlu izgriezi mēģināju, lai varētu dabūt virsū viņu. Neatlocīt tās maliņas. Kaut kā tā.
Tā virsū ir. Vat. Tagad nāk sajūgs. Ne, bet spararats. Tad sajūgs. Vat. Ko te? Tas ir uzlikts. Kā saka, manžeta ir uzlikta. Blīvslēgs, manžeta vai saļņiks vai kā viņu sauc. Viss pieguļ forši. Nekur nekāds krāpējumi nebija. Un droši vien, ka tas arī bija labs, bet aizdoms man bija. Es nezinu, kāpēc tur tā eļļa bija vai palikusi no veciem laikiem vai kā. Varbūt kā ir laida, kas to zina. Vot. Tādas tās štelītes. Ko te šodien droši vien beigšu tos darbus, ot. Redz, jāskaņ bišķi pa darīšanām ir šādām tādām. Ot, tad droši vien to spararatu un sajūga disku, to visu saliksim nākamreiz. Tāpat es arī gribu pielikt to kompresoru, salikt siksnas, un tad jau arī jādomā par to, kā kārbu salikšu. Salikšu kārbu un jāstelē iekšā, un to priekšpustēs salasīšu jau, ka viņš būs iekšā. Jo mazāks svars, jo labāk. Kaut kā tā. Jo priekšā jau tā brīvi tiek klāta, galvenais jau tā aizmugur. Tur viss tas kanģu saprāts, viss. Labi. Tā jau līdz nākamajai reizei kaut kas, līdz dūmiem jau kaut kāda video vēl būs, redz.